Sveiki, šodien mēs pildam mašīnīti, jā, un izsūksim vēl, jā. Yes! Atbraucām iepildīties. 2 stabiņi ir. 1! Nē, 2, tagad 2 rādās. Nu cik? 2 knapi. Tas sūknis vienkārši melo, tāda seja, ka viņam degvielas sūknis jāmaina ir. Tāpēc, ka tā kā vairāk degviela, tā viņš iet jaudīgāk, tā kā mazāk, tad vispār nihuja viņš neiet pa ceļu. Labi, ejam iepildīties. Blīn, es tā gribētu pamēģināt to 7 HVO. Bez aiksams uzlidos gaisā. Taču tas ir tīrāk dīzels. Nu jā, nu, mošiņš aiziet kā raķete. Nē, viņš tikai uzņem zaļāks apgrieziens. Opā! Tas pats dīzels tikai. Nu 7% kaut kāds zaļais. Motora aizsardzībai. Nu redz. Tā kā mums ir tur vecs mišs, kas gan jau ka palīdzēs. Tieši noteiksies ātrāk. Nu būs prieks, varēs likt 1.9. Filmēšu kā laižās. Davai laidies. Nu spied, 10 litri. Vai kādu 10? Viņam, Jā, 10. viņam jau kā blakā nav. Tur 10 būs pa īsi. 16. Nu jā, naudiņa gan ātri iet, bet litri gan maz iet. Ok, būs labi. Un ko? Jā, tā es eju samaksāt Ingus, tu kaut ko nezinu parunā. Yes. Cik ir Ingus lūks? Nauda? 15,54 karoči 16 eiro. Nu, ko es ar jums varu parunāt? Nu, šitā miskast vispār niķojās pēdējās dienās. Lec, viņa sūdīgi. Iet, kad maz degviela arī sūdīgi. Cerēsim, ka tagad ieliesim būs gandrīz vai pilnu bāks. Cerēšu, kad viņš ies, jo savādāk viņš nifiga neiet. Jā, nopirkām smaržaklīšus, tos nās rādījis, rekur. Ot, vislabākais smaržaklīts reāli vaniļa. Uzreiz salons sāk smaržot. Bet tā, ka mēs ielikām melno ledu, viņš nesmaržoja vispār, knap kaut kas pirmajās 2 dienās. Šitas vispār stundu 2 pasmaržoja, nu es nesmaržo. Vienīgais mīnus varbūt cirkulītī tirgojās brāķīši. Bet es nopirku vaniļu un uzreiz smaržo. Man par pirksti smaržo jau 2 dienas. Nē, nu nekā baigi jau jaunā te nav. Aizmugurē ir tik smags bardaks, somas, kanniņa. Šeit ir mūžīgais bardaks. Un nekā jauna te nav. Visjaunākais mums. Obā! Es tieši runāju un tu atnāc. Tagad brauc un tīvi. Es tur tieši biju sācis runāt un... Jā, pagapauzīt. Kur tu aizgāji? Aiztaisīt degvielu, dāvā. Nu labi, tur tu vari iet. Jā. Mabojas. Uj. Nu davai, cik būs? Pilns stabiņš. Es pievilkšu. Davai, slēdz iekšā. Cik būs? Pilns. Jā, 6 stabiņi. Vismaz ok. Kādu pieliku? Nu, kad pilnu bāku. Es sāku viņam tas degvielas sūknis iet uz beigām. Varbūt tāpēc ir daudz ēd? Varbūt. Varbūt kaut kur ir sūce. Mēs jau paši apašā neesam bijuši, neesam pastījušies visus vietiņus, kas ir jāapstās. Tik cik servisā mums ir video rādīt. Tas ir viss, vairāk nekā baigi. Jā, tūlīt izsūksim mašīnu, jo viņa atkal ir netīra. Viņa atkal ir netīra, jāņem pakrājiņi ārā. Jā. Jas. Ok, durvīm vaļā, mēs paripojām vēl. Nē, labi. Atstāšu tāpat vaļā. Es pastāstīšu pa mašīnīti. Kaut ko parunāšu, lai nebūtu tā, ka pauzes visu laiku. To tokēnies, jā? Ok, ko jūs cilvēki gribētu vēl zināt? Tie, kas nezina, 2-vietīgs aparāts ar milzīgu bagažnieku, crosslines. Labi, Revo teica, ka kaut kāds puscrosslines viņš skaitās. Tikai tādēļ, kad īstajam crosslineam laikam bagažnieks ir platāks, lielāks, garāks un... nu, kroči visa bāzi garāka.
Bet no šis vismaz nav mazais. Nu, kaut kā tā, jā. Bagažnieku mēs vēl sataisījuši neesam. Jā, te ir bardaks. Dabījām tīrīku, roši tas paklāts, vienkārši smirta, tad mēs viņš jāmet ārā. Nu jā. Kaut kā tā. Vienīgā problēma, kas viņam baigi lielā ir, ka tas ir stūris braucot. Braucot taisni, kur atš stūri šitādi. Tā ir vienīgā problēma, kas traucē braucot. Pārējais tik, cik viņš vizuāli ir tāds. Nē, re, kur Aivo nāk. Tu dabūji? Cik viņš maksā, vai tu vēl vienkārši nočiep? 2 eiro. Jezu. Nu bāzi iešā. Viņš nav. Reiz tur vēl augšā ir stopu oga, kā apnīk tev ar stopu. Maš kādu naudu pēc tam vēl dabūna apkārt, bet diez vai. Dai, ir. Pagā. Jā. Es eju otrā pusītē. Oi, cik tur netīrs ir. Jezu. Jā, pauze. Viņš kaut ko sūc vai vispār nesūc? Jā. Jā, es izņēmu arī paklājiņus abus ārā, tad šī tad ir viss putekļains. Raivo, sūc. Tur tos vadus kādus neiesūc iekšā. Panelis arī diezgan netīrs. Bet to panelis ir mazākā problēma. Paskatāties, cik smuki paklājiņi. Labi, kundziņi otrā pusē. Es to padošu. Tu beņus arī sūks? To skaņu. Nu, nav gluži ideāli, bet nu kaut kas labāks jau ir. Kāpēc tad ir veseli akmeņi? Nezinu kāds. Tavs brālis gan jau kā akmeņus iemets ir. Jā, viss kustās, kas vien te var kustēties. Jums te sveicina motors ar pusbeigto pusrāmi, kas mums ir jāmaina kaut kāds. Jā, nekur paklājiņus brauksim izskalot kā toreiz tajā video. Nevajadzēs labāk. Nevajadzēs? Ok. Jā, tur, man liekas, ir tīrāk nekā šitien. Viņš arī normāli nesūdz. Nu, jā. Tā viņš ir. Raivo sūkt. Raivo no darba sūkt. Nu, kaut cik daudz tā mašīna būs tīra. Nebūs ideāli, bet kaut kā būs. Raivo, ko tu saki par šito darbu? Labi, man liekas, viss izsūcām, vai ne? Jā, pagā. Ok. Varējām vienkārši vēl kāds 2 minūtes paņemt. Varējām, jā. Bet, nu, nekas, tas, kas izdarīs, tas izdarīs, to tu vairs neizmainīsi. Ielaik. Jep, pauzīt mazā. Nu ko? Minūtes mums ir. Tūlīt būs gan izvēl 10. Nu ko, man liekas, tas viss, vai ne, šitām video? Nu, varētu tā būt, nezinu. Jā. Labi, būs vēl viens video ar šito kopā, bet tas nebūs par aiksni, tas būs par citu lietu. Labi, uz redzēšanos.